jā, vairāk nodarbojos ar projektu, kuru mēs vadām ar manu studijas partneri Maksu Lomovu, kas ir Dance Radio LV. Tas stāsta kaut ko vairāk par to arī visu. Jā, tas ir web radio, kas ir orientēts uz deju muziku. Diemžēl mēs savulaik piedalījāmies konkursā par FM frekvenci, bet neuzvarējām. Un jebkurā gadījumā nolēmām, ka Rīgai un Latvijai vajadzētu deju muzikas radio, tāds kārtīgs, un uztaisījām to internetā. Un arī paralēli tam, ka mums 24 stundas diennaktī ir atlasītākā un labākā pēc mūsu izvēlēs, pēc mūsu domām, house mūzika, kas ir momenti apkārt. Mēs arī stāstam par notikumiem elektroniskajā mūzikā, klubu dzīvē, pasaulē un, protams, Baltijā. Tieši ēteru sejas esat tu un tavs kolēģis. Zini, mums tur īstenībā esmu viena no ēteru sejām, jo man ir raidījums, Dancebox, kurš arī skan no 98. gadā un arī Latvijā FM viļņos. Un vēl mums katru vakaru no 8 līdz pusnaktī ir dažādi slavenie mūzikas producenti un didžeji, kuri rada savus radio šovus. Tad sanāk, ir vairāki. Ir vairāk sēta balss, laikam sanāk tā. Jā. Bet tas es var arī redzēt weblapā. Jā. Kas vispār notiek pašlaik pasaulē ar tādu lietu kā house mūzika? Jo tikko kā Rīgā viesojās, mēs arī paši Čau TV, mēs bijām ciemos aizgājuši uz Kaņemas kultūras centru. Tur bija atveduši puiši no Lielbritānijas basu mūzikas. Jā. DJus, kuri tur nobliedz baigi, tā ka gan ir visu logu izbira. Bet tas nav gluži tas pats, kas house mūzikā. House mūzikā kas notiek, kas lielākais vārds pašlaik ir? Īstenībā, runājot par bass mūziku, par basu mūziku, jā, tā ir, jebkurā gadījumā, tā ir elektroniska deju mūzika, kura ir balstīta uz house pamatnes. Un, runājot tā, lielajos vilcienos, house mūzika ir tagad daži populāri novirzieni. Viens no tiem ir bass, un otrs, kas ir tuvu arī bassam, saucās par future house, future bass, new house un tā tālāk. Tad tām ir elementi, kuri bija populāri house mūzikā vai garage mūzikā 90. gadu beigās, 2000 sākumā. Tie ir zemi basi, raksturīgas perkusijas. To var, teiksim, tie cilvēki, kuri aizgājuši uz Kaņepas kultūras centru, tad viņi varēja sadzirdēt un izjust, kas bija. Tā ir. Jā. Kas ir lielākais vārds, kas ir jāklausās? Ja tu klausies house, tad tas ir jāzina. Arī tas ir atkarīgs no, teiksim, virziena. Jā. Jā. Bet ar vienkāršiem mirstīgajiem, teiksim, kā man, kas ir tāds vārds, kas ir vienkārši jāzina. Es domāju, ka, teiksim, mazliet, ja mēs nerunājam par bass mūziku, tieši šo novirzienu, bet, teiksim, runājot par elektronisku mūziku, kuru mēs savos pasākumos arī piedāvājam cilvēkiem, ir viens no tādiem skaļajiem vārdiem ir king. King. Jā. Nevis kā kings, kā Kārlis, bet jā. Man šķiet, ka es pat zinu, viņš no Lielbritānijas. Viņš ir no Bulgārijas, bet viņš pietiekoši daudz spēlē arī Londonā un pa visu Eiropu. Pagājušajā gadā mēs uz savu pasākumu viņu uzaicinājām. Tas bija Latvijā, ja? Jā, Rīgā. Tieši Secret Gardenā, par ko mazliet. Jā, par pasākumu, kurš ir gaidāms Secret Gardenā drusku vēlāk. Un vēl drusku par Latvijas elektronisko mūzikas dzīvi. Kas vispār notiek vai nenotiek nekas? Tu domā klubu dzīvē vai mūzikas dzīvē? Es pat nedomāju klubu dzīvē, es domāju vispārīgi, vai kaut kādi jaunie censoņi, vai tas, ko viņi dara un ko viņi veido. Gan jau tu esi paklausījies kaut ko no jaunajiem, vai jā, protams. Kaut kas vispār mums ir DJs un producents Elektrikāno, kurš pietiekoši aktīvi producē un regulāri izlaid kā savus trekus, tā arī remixus. Protams, mēs
strādājām ar Maksu Lomovu un Zazī, kas ir vēl viens DJs. Mums ir divi projekti sanāk kopā ar Maksu un Zazī. Tas saucās Fonetikā. Un burtiski nesen, pusotru mēnesi atpakaļ, mums iznācis singls kopā ar Latvijas soul un džezīgu grupu Soul Emotion, kopējais kopdarbs. Impossible Love, kurš iznācīs Spacewalker Recordings Eiropā. Ļoti labi panākumi ir. Un tagad mēs starp citu uztaisījām remiksu vēl vienai latviešu grunge grupai HMP, Karusel. Varbūt dzirdēsiet arī. Jā. Pat es to esmu dzirdējis. Un otrs projekts, kurš ir mums ar Maksu Lomovu, saucās Taran un Lomov. Tad ar uzvārdiem. Jā. Mums arī tikko, kā 3 nedēļas atpakaļ, nāca klāja uz Manchester Underground Music tāds EP, kur bija 3 oriģināli treki ar dažiem remiksiem, un šai gadā vēl ieplānoti jau 3 relīzes. Varbūt arī būs vairāk, jo mēs nemitīgi strādājām. Jā. Nu, tad kaut kas notiek. Nevar teikt, ka faktiski tā elektroniskā mūzika Latvijā ir pilnīgi nomirusi. Nē. Elektroniskajā mūzikā viss notiek, jo mums arī ir teiksim, tādi interesanti projekti kā Elvi un Dunian, kuri strādā vairāk elektroniskajā sfērā. Nu, nevis house mūzika, viņiem nav tāds ātrāks ritms, un to tieši var nosaukt par elektronisku dēļu mūziku, kura dažreiz vairāk tendētā uz, varbūt dažreiz uz ambient. Un mēs domājam arī kādreiz viņus, tas ir duets, Elvi un Dunija, uzaicināt arī uz kādu pasākumu, jo viņi spēlē ļoti labus laivus. Nu, super. Un kaut kas pozitīvs varbūt būs no jums? Nebūs kāds no jums uz redzes? Vēl nezinu. Mēs runājām ar pozitīvus, bet droši vien, ka ir vēl 2 festivāli, kas notiek Liepājā. Tad varbūt tuvāk nākot, tad varēs par to uzzināt. Un, protams, manā Facebookā vai Twitterī. Nu, jā. Labi, tas par elektromūziku Latvijā, deju mūziku. Kā labāk viņi sauc? Deju vēl mūziku? Jo tas nav viens un tas pats, tas ir viennozīmīgi. Es labāk teiktu elektroniskā deju mūzika. Elektroniskā deju mūzika. Jo tā būs pareizāk un precīzāk. DJL arī ir elektroniskā deju mūzika. Tas nav. Viņa ir... Es jau kādu laiku neesmu dzirdējis, ko viņa laidījusi klāt. Viņa tagad Miami un šķiet, ka ir, Kas tas tāds ir? Tā ir elektroniskā deju mūzika vai tā nav elektroniskā deju mūzika? Tā ir deju mūzika. Tā ir vienkārši deju mūzika. Kā arī runājot par Swedish House Mafia, David Guetta un tā tālāk, tā arī. Tā ir deju mūzika, jo tur ir autotunes un vispārējais salikts kopā. Jā, tas par elektronisko deju mūziku pasaulē un Latvijā, bet pēc nelielas elektroniskās mūzikas, ja mums Daksaus lūdzu skan, mēs esam atpakaļ, lai pastāstītu, Bogdans pastāstīs, kas šo piekdienu ir gaidāms kaut kur Vecrīgā, kaut kādā vienā mazā ieliņā, klubā saucās Secret Garden. Jā, mūzikas pauze ir izskanējusi. Daksaus ir nodevis Barbara Streisand no Ņujorkas ielām. Mēs ar Bogdanu vēl aizvien esam šeit pat Klīvra ielā 3 Čalu TV studijā. Un tagad ir pienācis laiks parunāt par to, kas tūlīt jau šo piekdienu būs Secret Gardenā. Jā? Secret Gardens, kas tā ir? Sāksim ar vietu, kur tas pasākums notiks un pa pašu pasākumu. Tā ir Melngalvju laukums. Un, tad sanāk pretīm otrajā laukuma pusē pretīm RTU. Tā kā tur, kur jāiezina, tā kā blakus okupācijas muzejām, kas ir respektīvi. Turpat okupācijas muzejs un tad tur... sanāk muzejs pa vidu un tad otrajā ielas pusē un adresē ir Grēcnieku 28. Tas ir kā klubs vai tā kā tāda? Īstenībā tur ir viesnīca un iekšā basementā ir klubs, kurš pastāv, teiksim, tā atsevišķi. Viņš īstenībā, man liekas, pēdējo mēnešu laikā nestrādā regulāri, bet mēs regulāri tur katru mēnesi rīkojam savas baletes jau kopš pagājušā gada rudens. Tad stāsti par to
pasākums ir šo piektdienu? Jo es zinu vārdus Steve Downs, pareizi runāju. Jā. Kas ir no Amsterdamas. Jā. Nu, tas stāsts, ko viņš spēlē un ko... Mēs rīkojam savas Amber Muse balietes reizi mēnesī. Amber Music? Amber Muse. Tā ir mana skaņu ierakstu kompānijas nosaukums, kurā pastāv no 2004. gadā, un tajā paspārnē es esmu izdevis 14 singlus, bet pēdējo gadu laikā tas mūzikas izdošanas biznes viņš ir tāds pārāk sarežģīts un prasa daudz laikā, tāpēc es sakoncentrējos uz savas mūzikas producēšanas un pasākumu organizēšanu. Tāpēc tas vārds vēl joprojām pastāv, bet nevis kā skaņu ierakstu labels, bet kā arī pasākumu organizēšanas aģentūrā. Un šo piektdienu pasākumu saucas Amsterdam Calling. Attiecīgi DJs, un šoreiz viņš uzstāsies kā vokalists, viņš atbrauks no Amsterdamas. Un parasti mēs aicinām DJus, kuri arī ir producenti. Teiksim, es jau runāju par to, ka mums rudenī bija King, kurš spēlēja savu mūziku, tā kā viņiem bija elektronisks laivs. Un šoreiz Steve ielidos no Amsterdamas, un viņam ir pagājušajā gadā, man liekas, pastrādājis ar 12%, un viņam iznāca 12 dažādi skaņdarbi visādos laivlos. Jā, ļoti ražīgs. Un jau šogad, man liekas, ka viņam par šiem 3-4 mēnešiem ir jau 5 relīzes. Ir tā, nu ko viņš paspēj? Un viņam ir viens skaņdarbs ar vācu producentu Lovebirds, Want You In My Soul, kuram tikai YouTube'ā ir 1,200,000 skatījumi. To mēs, diemžēl, nevaram saskaņot uzreiz atvērt skatītājiem, jo mums ir drusku kaut kā sakala tehnika niķojās, bet tiešām pasaries Lovebirds feat. Steve Downs, Want You In My Soul. Want You In My Soul. Want You In My Soul, jā. Tā kā to obligāti paskaties. Un kas vēl uzstāsies bez Steve Downs? Mēs spēlēsim ar Maksu Lomovu, kā Taranu Lomov, arī Zazi, mūsu mūzikas partneris, par kuru es stāstīju, ar kuru mēs strādājam kā fonetikā. Un būs vēl viens viesis no Tallinas, Sebastian Ferreira. Tas ir arī DJs, ne? Jā. Nu tad sanāk, ka mēs 4 spēlēsim DJ setus, un Steve uzstāsies ar savām dziesmām. Tad ir paredzēts, ka tas būs kāda pusstunda, bet viņš arī ir DJs, jo viņš spēlē jau vairāk par 10 gadiem, un viņam ļoti gribās arī uzspēlēt DJ setu, tā kā paskatīsimies, kā sanāk ar... Pusstundu padziedās, pusstundu uzspēlēs, kaut kā tā varētu salikt kopā. Bet galvenais uzsvērs ir tieši uz tās vokālas performances. Super, un cikos sākam? 11. 11. jā. 11. sākam. Mēs varam paskatīties, mums ir Simons sagatavos un arī visu plakātu, kā tas viss izstāsta, kā arī pats Steve Downs izstāsta. To mēs skatāmies datora ekrānā. Un cik ir biļetes, cik maksā biļetes, kur var nopirkt biļetes? Vispār ir biļetes ir un kā vienmēr, cilvēki var nākt un nopirkt biļetes pie ieejas. Ja, teiksim, tie nav viesu sarakstā, ieeja maksā 5 lati. Ja viņi ir viesu sarakstā, 3 lati. Kā var tikt viesu sarakstā? Tas ir vienkārši, un visi, kurš grib to var izdarīt, vienkārši sūtot vārdu un uzvārdu uz e-pastu info@ambermuse.com. info@ambermuse.com. Tā kā sūtam vārdu. Var arī ienākt vienkārši www.ambermuse.com, tur ir visa informācija arī. Var tikt guestlistā, jā. Tev ir sagatavots viens jautājums? Jā. Ir tev sagatavots viens jautājums, jo mēs šodien, tad šīs dienas visas laikā līdz pat vakaram izlozējam divus ielūgumus. Varam sarunāt divus ielūgumus uz šo te pasākumu šo piektdienu, kur tad varēs klausīties mūsu viesi no Amsterdamas, kur būs atbraucis, kā arī mūsu, kā varētu mēs nosaukt, vecmeisterus, DJ vecmeisterus. Vārtā jau saukt, jo DJ Gustavito mēs nesauksim par vecmeisteru noteikti. Kurš gan arī, viņš ilgi spēlē. Pietiekoši, jā. Viņš spēlēs arī Nautilus. Bet viņš spēlē kopš 2000. gada sākuma sanāk? Es domāju, ka jau vēlāk, bet viņš pastrādājas par rezidenti R&B.
Bet tu esi tas joda saucamais. Viens no pirmajiem. Kad tur arī bija Norski un Raivis. Kur vairs nespēlē gan? Kur vairs nespēlē? Tu esi vēl noturējies. Raivis, aizbraucis uz Londonu, bet Norski atkal sāka spēlēt, un viņš tagad ir prezidents vienā no jaunu atklātajiem klubiem Rīgā. Skaidrs. Tā, bet tas jautājums. Kādu mēs uzdoram jautājumu skatītājiem? Ka zināms, ka es jau teicu, Steve Downs ielidos Rīgā no Amsterdamas, kurš viņš pat labāk dzīvo, bet viņš ir dzimis citā valstī. Un tad sakiet vai uzminiet, vai varbūt ziniet, no kurienes Steve Downs īstenībā ir. No Īrijas, no Francijas vai no Vācijas? Tad drīz būs varianti Īrija, Francija vai Vācija. Tad ziniet, miniet vai uzminiet, no kurienes viņš ir īsti nācis, kur tad viņa saknes ir cēlušās. Un, ja jūs atbildēsiet pareizi un vakarpusē ap 8:00, tad mēs izlozēsim vienu no pareizo atbilžu iesūtītājiem. Un tieši tas saņem savā īpašumā 2 ielūgumus uz šī piekdienas pasākumu, kas ir 12. aprīlis. Jā, 12. aprīlis. 11. sākās, un cikos viņš pats uzstājās? Mēs rītā. Es domāju, ka patī, tā teiksim, labākajā laikā. Jā, vienos, pusdivos. Vienmēr mēs skatāmies, kā teiksim. Kā sajiet viss, kā viss iesildās, vai ne? Kā viss iesildās. Tas viss jau šo piekdienu Secret Gardenā. Paldies studijas viesim Bogdanam par to, ka atnāca pastāstīt, kas par notiek elektroniskajā mūzikas dzīvē. Tātad klausamies danceradio.lv. Danceradio.lv, kas mums ir, var teikt, ka vienīgais elektroniskās mūzikas radio Latvijā. Gan jau, ka var teikt. Es domāju, jā. Viennozīmīgi, jo dažas citas radio mēs gluži pie elektroniskās mūzikas radio saukt nevaram, tāpat kā DJL vai nevaram saukt pie elektronisko deju mūziku. Klausamies danceradio.lv un, protams, ejam šo piekdienu uz Secret Garden, jo jau 11:00 viss sākās. Un līdz pat rītam, līdz pat 6:00 noteikti. Līdz pirmajai omletē. Dejosim, jā. Līdz pirmajai omletē, līdz pirmajai sveiks piesties ulē rītā. Tā kā tiekamies, un mēs esam apakaļ Čau TV studijā ar Simonu ar pēdējām ziņām. Atā.